Pirmais visdrīzāk, kas notiek ar jebkuru cilvēku, saņemot tādu ziņu par diagnozi, ir šoks. Ja, šoks, neticība par to, ka tas ir noticis. Sākumā no kā baidās kabinetā, tad, kad mums pasaka, kad ir šī diagnoze, tātad mums ir šis nosaukums vēzis. Un tad mums katram, jebkuram cilvēkam ir kaut kādi priekšstati par to, ko tas nozīmē. Varas sievietes stāsta ir par to, ka dzīve sadalās tādās divās daļās. Tātad ir dzīve pirms šī ārsta pateiktās diagnozes un dzīve pēc. Ja, bet īstenībā, ja mēs paskatāmies vēl tā drusciņu tālāk, tad dzīve tad sadalās tādos trijos īstenībā posmos. Tā būs dzīve pirms diagnozes, dzīve diagnozes laikā un tad dzīve, kad jau ir, ja ārstēšana ir beigusies, ir iestājusies remisija. Bet principā mēs varam runāt par tādām krīzes reakcijām. Ja, un krīze iestājas tajā brīdī, kad cilvēkam vairāk vai nu nav resursu, vai nav zināšanu, kā tikt no šīs krīzes ārā, jo nekad iepriekš cilvēks ar to nav saskāries un nestrādā tāds arī iepriekš stratēģijas. Nav zināšanu par šīm stratēģijām, kā tikt ar to galā. Parasti tas, ko es vienmēr iedrošinu, ka tas, kas ar jums notiek, ir pilnīgi normāli. Tās ir pilnīgi normālas reakcijas gan uz paziņojumu, gan uz to, kad ir iestājusies šī krīze. Mēs varam domāt par tādām emocionālām krīzes reakcijām, kognitīvām, jau domāšanas krīzes reakcijām un ķermeniskām un uzvedības. Ja mēs skatāmies emocionāli, tātad tas ir šoks, tās, protams, ir bailes, trauksme, neticība, kad es neticu, ka tas ar mani notiek, varbūt arī dusmas. Ja mēs domājam par tādām fiziskām reakcijām, tas var būt bezmiegs, tā būs kaut kāds galvas sāpes. Ja mēs skatāmies domāšanā, ja tā kaut kas notiek kognitīvi, man domāšana tajā brīdī, kad es uzzinu diagnozi, tad tur var būt vēlme, grūtības koncentrēties, vēlme varbūt dažādas uzmācīgas domas, varbūt tā domas, kas atkārtojas, tādas satraucošas domas, un tad, protams, uzvedības reakcijas, vēlme noslēgties, nerunāt ne ar vienu. Mēs nevaram nosaukt šeit visas. Viņu ir ļoti daudz, un visas tās reakcijas ir pilnīgi normālas šādos gadījumos. Lai cilvēks nedomā, kad es nezinu, tur parasti es jūku prātā, vai tas, kas ar mani notiek, ir pilnīgi nenormāli. Es nekad tā neesmu jūties, es nekad tā neesmu uzvedies. Bet mēs īstenībā nekad nezinām, kā mēs uzvedīsimies krīzes brīžos, kad mēs uzzinām vai nu diagnozi vai kādu citu krīzes momentu. Mēs tikai to sapratīsim tajā brīdī, kad tas ar mums notiek. Ja tas ir saistīts ar manu uztveri, kā es skatos, kāda es esmu sieviete, vai kas vispār nozīmē būt sievietei, kas nozīmē būt sievišķība, kas ir mana identitāte, tad šie jautājumi noteikti paliek aktuāli. Tāpat kā jebkura krīze, vai ne? Kā es pārdzīvoju to krīzi, vai ne? Un kas notiek tajā diagnozes procesā, tā kā man uzliek diagnozi, un kas notiek pēc tam, kāda ir ārstēšana, ar kādiem sarežģījumiem es sastopos, ar kādiem līdzcilvēku reakcijām es sastopos, vai man ir pietiekoši daudz atbalsta. Un tas maina cilvēku, vai ne? Tas, kā es arī iepriekš teicu, tas maina cilvēku, jo diagnoze kā tāda maina kaut kādus manus pasaules uztveri, par sevi, par citiem un par pasauli. Tajā brīdī, kad sieviete uzzina diagnozi un kā tas maina vai pārveido manas attiecības ar ķermeni, jo daudzas, ne visas, bet daudzas sievietes var uzskatīt, ka mans ķermenis mani ir nodevis. Kad mans ķermenis nav ticis galā ne tikai pirms diagnozes nav ticis galā, viņš nav spējis uzveikt tā kā vēža diagnozi, un tāpēc viņš man ir pievīlis. Tas viss ir par manu identitāti, kā es skatos spogulī, ko es redzu. Un mēs bieži vien salīdzinām, kāda es biju pirms šīs diagnozes, kāda es esmu ārstēšanas laikā, un kas tad priekš mums katras nozīmē būt sievietei, un kas mēs vispār esam, ja mums pēkšņi tiešām šī sadaļa tiek
mēs viņu zaudējam, piemēram, ja tās krūtis vai kaut kādi orgāni, vai spēja piedzemdēt, vai spēja iznēsāt un piedzemdēt bērnu, ir manas sievišķības ļoti liela sastāvdaļa. Ja, un kā tas ir, ko nozīmē to pazaudēt, piedzīvot sēras un meklēt to savu jauno identitāti. Diagnoze izmaina attiecības visā ģimenes sistēmā. Vai mēs attālinamies tajā brīdī, ja, un katrs aizejam ar tām savām emocijām, ar tiem saviem pārdzīvojumiem un savā galvā domājam, ko tas otrs domā, vai ne, un tādā veidā tikai vēl vairāk uzkurinam sevi, vai mēs tieši otrādi tajā brīdī mēs abi tuvojamies viens otram un pārunājam to, kas tad tur notiek. Attiecības nav tikai par seksu, ja, ka tur ir arī intimitāte, ja, un tad mēs mācāmies, kas ir jauns veids intimitātei, ja, ka tā ir drošība, ka tie ir pieskārieni, ka tās ir sarunas. Sieviete var skatīties uz sevi kā arī uz pacientu, arī ģimenē. Nevis, ka es esmu ģimenes sistēmas sastāvdaļa, sieva, māte, māsīca, tā kā konkrēta loma, bet kad es kļūstu par pacientu un es varu kļūt kā apgrūtinājumu, ja, jo sākas tā praktiskā daļa. Tad šī atvesaļošanās ceļa iešana, ja tā tad, tur sistēma, tad mani kaut kur visu laiku ir jāvadā, ar mani tur es vairs neesmu tik darbspējīga, ja tā kā nevaru vairs palīdzēt, kaut kādas lietas, atkal jāsadala mājas darbi, ja, un es esmu kļuvusi par pacientu. Bet par šo ir jārunā, tā kā visās lietās, ko pāriem vienmēr es iesaku un ir jāiesaka, ir komunikācija. Jums ir jārunā par to, kas ar jums notiek. Katram klientam ir tas savs skatījums, kā viņš līdz šai diagnozei ir nonācis. Un tad šie mīti par to, ka es ļoti daudz strādāju vai nepietiekami veltu laiku savai ģimenei, vai man vispār nav ģimenes un es tur veltu tikai savu visu laiku darbam, vai tur, vajadzēja celties 5, nevis 6. Tā kā ļoti daudz, vai ne? Katram ir šie kā tad viņš ir nonācis līdz tai diagnozei. Un tad mēs ļoti daudz pavadam laiku runājot par to, ka mēs katrs kaut kādā brīdī varam pateikt, ka mēs ļoti daudz strādājam. Ne? Katrs mēs varam pateikt, ka mēs kaut kādā brīdī netik daudz laika veltam varbūt sev, varbūt savai ģimenei. Protams, ja tas ir kroniski un ilgstoši, tad tur var būt kaut kādas sekas, bet tomēr, ka tā ir, ka to nevar tā pateikt, ka tikai tāpēc, ja, ka tur ir tik daudz faktori un bieži vien tas, ko mēs redzam, ka tur ir kaut kāds ģenētiskais pārmantojamība, piemēram, un tad ir daudz jāstrādā par to, lai mēs noņemtu to smagumu no klienta, no pacienta, ja, kad es nesu to vainu sevī, kad es esmu pie vainas, kad ar mani tas ir noticis, ja, bet mums ir jānoņem viņa nost, lai pacients varētu brīvi uzelpot, ja, un iet to savu atvesaļošanās ceļu. Ja, jo savādāk, ja es visu laiku fonā domāju, ka es tur esmu, man, piemēram, ir klientes, kuras nepārtrauc strādāt. Viņi saka, nē, nekādā gadījumā. Tā bija, tā laimes spēle, un es neizvilku pilno lozi. Mums ir jābeidz normalizēt, ja, tur, piemēram, kad ir cilvēki, jādomā pozitīvi. Jā, tā kā nedrīkst satraukties, jā, nedrīkst izjust tur negatīvas emocijas, jā, tā kā visu laiku ir tā jādomā pozitīvi. Nē, mums ir jādomā tā, kā mēs domājam, vai ne, mums ir jāpieņem tās emocijas, ar kurām mēs ejam šo ceļu. Man ir jābūt stiprai, man ir viss jāizdara, man šis ir jāiznes vienai. Es nevienam nevaru parādīt to, ko es jūtu.
tās var būt, vai to, kas ar mani notiek. Jā, es nevienam nevaru parādīt, tāpēc, ka man tur ir bērni, man ir partneris, piemēram, no manis aizies, arī tādas bailes ir. Jā, tā kā, kad jāuzceļ apkārt kaut kāds biezs mūris, kur neviens nedrīkst tā kā pieskarties un pastīties, kas tur aiz tā mūri ir. Tās ir vis tādas izplatītākās, un atkal mēs domājam tā, kur ir manas robežas, tā kā manai emocionālai vajadzībai. Loģiski, ka mēs gribam kaut ko nosargāt, vai ne? Savas tās sajūtas, savus pārdzīvojumus ir kaut kas, kas paliek pie manis. Bet ja es norobežošos un ja es ne ar vienu nerunāšu un nestāstīšu to, kas ar mani notiek, man tad ir jautājums, kur paliek visas tās intensīvās emocijas, kā cilvēks viņas pārstrādā. Galvenais domā pozitīvi, un tad otrs nāk ļoti automātiski, un tad viss būs labi. Ka viss būs labi. Pirmais par to domājumu pozitīvi. Tu drīksti domāt tā, kā tu domā, tu drīksti pieredzēt to, ko tu pieredzi. Es esmu tev blakus jebkurā mirklī, kad tu esi gatava par to runāt. Tā būtu tā pareizā. Un par to viss būs labi. No vienas puses tas ir ļoti cilvēcīgi, ka tas iedrošinājums, vai ne, ka viss būs labi, bet man šķiet, ka tā atbilstošāk ir, kad es esmu tev līdzās, lai kas notiktu. Mums vajag atgriezt rutīnu, tāpēc, ka rutīna ir laba priekš smadzenēm, jo tas mums dod, piedzīvojot rutīnu, mēs izjūtam kaut kādu drošības sajūtu. Ja mēs zinām, ka šodien bija līdzīga diena, rītdien būs un vēl 3 dienas pēc tam arī būs līdzīga, un tas mums dod mieru sajūtu. Un tas, ko es parasti arī mēs runājam ar klientiem, kā mēs varam ieviest kaut kādu rutīnu, apstākļos, kad ir daudz šo te mainīgo. Bet arī, ka mēs nepārsātinam to grafiku, tā kā no rīta līdz vakaram. Tā kā mēs ar to vien nodarbojamies, kā kaut ko daram, bet tomēr kaut kādas 2-3 lietas, ko šī sieviete varēs darīt gandrīz jebkurā savā tādā stāvoklī, vai viņai būs ļoti slikti, vai viņai būs ļoti labi, un viņa to varēs izdarīt. Ja? Kaut kādas 2-3 lietas. Ja mēs negribam runāt, mēs varam uzrakstīt, sūtam ēpastus, atstājam zīmītes, rakstam vēstules. Protams, ka daudzreiz ir grūti tiešām acis pret acis nosaisties un izrunāt par tām lietām. Uzrakstam vēstuli, rakstam vēstules viens otram. Ja? Vai ir grūti rakstīt, mēģinam uz datoru, piemēram, vai tur WhatsAppā kaut ko aizsūtīt. Tā kā mēģinam izstāstīt, kas ir tas, kas man būs vajadzīgs šajā laikā. Diagnoze iespējams mainīs tādu arī ikdienu mūsu. Kad es nevarēšu tur pildīt visus savus pienākumus, un būs jāsadala. Kādam būs varbūt jāuzņemas vairāk vai nepieciešams kāds palīgs. Izteikti miega traucējumi, piemēram, izteiktas koncentrēšanās grūtības, izteiktas domu šīs te ielaušanās, intensīvas domas, tā kā es visu laiku nespēju beigt par to domāt. Un bieži vien tas nav tikai par tām reakcijām, ko es šobrīd nosaucu, bet ir iekšēji sajūta, ka es netieku viena ar to galā šobrīd. Vai netieku galā pat tad, ja man jau ir kaut kādi atbalsta punkti, piemēram, ģimenē vai ārpus ģimenes, vai man ir draugi vai kolēģi, kas mani atbalsta, bet es izjūtu, ka es nespēju ar to tik galā, man ir nepieciešams parunāt ar kādu profesionālu ārpusē. Tad ir jāmeklē palīdzība, vai piemēram pašnāvības domas sāk parādīties. Tas noteikti. Tad noteikti ir jāmeklē palīdzība. Izmantot atbalsta tālruni 116 123 bezmaksas, kur var sazvanīt diennaktī vai ne tur izrunāt. Tā arī ir laba iespēja. Ja es negribu kādu speciālistu, gribu pilnīgi anonīmi izstāstīt par to, kas ar mani notiek. Tā kā zvanu uz atbalsta tālruni. Tā kā daudz variantu. Katram jāmeklē savs. Tu neesi tava diagnoze. Tava diagnoze tevi, tā nav tava identitāte. Tā ir tikai daļa no tevis un daļa no punkta tavā dzīvē.
Jā, un pēc kaut kāda laika tu uz to skatīsies kā uz faktu, kas ir noticis. Jā, un saprotams, ka tas var būt ļoti smagi, tas process, kam šis gan vispār atvesaļošanās ceļš, bet galvenais ir nebaidīties, meklēt palīdzību un būt atklātai. Jā, nevar būt pret speciālistu vai pret tuviniekiem, bet pret sevi, kas notiek. Jā, un nebaidīties paņemt palīdzību tajā brīdī, kad viņa tiešām ir nepieciešama.